Acīm redzot, Donalds Trumps ir sarūktinājis pat tuvākos sabiedrotos tuvajos austrumos. Saūdarābija paziņoja par jūras aizsardzības alianses izveidi. Tā ir militāra koalīcija, kurā piedalās 14 valstis, lai aizsargātu kuģošanu Sarkanajā jūrā no Jemenas husītu uzbrukumiem, kurus atbalsta Irāna. Būtībā saudieši ņem drošību reģionā savās rokās. Zīmīgi, ka divas reģionu valstis tomēr nav pievienojušās šādai militārai koalīcijai. Tās ir apvienotie Arābu Emirāti un Omāna. Turklāt Amerikas Savienotās valstis arī pagaidām oficiāli nav apstiprinājušas savu dalību. Kas izskatās vēl interesantāk, Saūdarābija veido savus militāros aliansus, neņemot vērā Vašingtonas viedokli. Vienlaikus Sarkanajā jūrā notika ļoti interesants incidents. Tankuģis ar Krievijas naftu apgriezās Bab-el-Mandeba šaurumā un devās apkārt Āfrikai. Lai gan šķiet, Krievija ir tiešais Irānas sabiedrotais, un hutiem vajadzēja bez problēmām palaist Krievus cauri, bet viņi to neizdarīja, toties ķīnieši tomēr laiž cauri. Starp citu, apskatīsim, kāpēc tā notiek. Šajā raidījumā apskatīsim, kas slēpjas aiz Saūdarābijas militārās koalīcijas, kas sastāv no 14 valstīm. Un kā tā ir saistīta ar kopējo ainu un ar vispārējo jūras blokādi tuvajos austrumos. Mani sauc Aleksejs Pečijs, iedziļināsimies visās šajās tuvo austrumu peripētijās, bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet šo kanālu. Mēs tuvojamies 300 000 abonentu atzīmei, tāpēc būšu pateicīgs par katru jūsu abonēšanu. Tātad sāksim ar pašas Saūdarābijas koalīciju. Uzreiz teikšu, ka tēma ir diezgan plaša, un saūdieši tai piegāja atbilstoši. Saskaņā ar Al Jazeera datiem, 43 no 51 uzaicinātās valsts pārstāvi piedalījās sanāksmē par militārās alianses izveidi. Personīgi vai izmantojot video saikni. Un pat bija Eiropas Savienības delegācija. Tas nozīmē, ka Rijāda reģiona drošības jautājumam piegāja vērienīgi – 51 valsts. Saūdarābijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka alianses mērķis ir citēju tālāk stiprināt jūras drošību, nodrošināt kuģošanas brīvību, aizsargāt starptautiskos tirdzniecības maršrutus un enerģijas piegādes, kā arī aizsargāt kopīgās jūras intereses. Bābel-Mandeba šauruma, Sarkanajā jūrā un Adenas līcī. Saūdarābija ir šīs koalīcijas dibinātāja un līdere, un tā izvietos savā teritorijā tās piegādes. Būtība ir tāda, ka šai militārai koalīcijai acīm redzot būs jācīnās ar vienu ienaidnieku. Tie ir Jemenas husīti, kuri pastāvīgi bloķē Bābel-Mandeba šaurumu un apšauda tankuģus Sarkanajā jūrā. Ir zināms, ka šādas valstis ir parakstījušās par koalīcijas izveidi. Kuveita, Bahreina, Katara, Pakistāna, Turcija, Ēģipte, Jordānija, Jemena, Bangladeša, Nigērija, Sudāna, Džibutija, Somālija un Komoru salas. Lai jūs nebaidītos, Jemena parakstījās, jo ja mēs mazliet iedziļināsimies, mēs sapratīsim, ka husīti Jemenā kontrolē tikai daļu valsts. Ir arī startautiski atzīta valdība, kas vada valsti nevis no galvaspilsētas Sānas, bet gan no citas pilsētas. Tātad Jemena tomēr ir sadalīta divās daļās. Bet vēl daudz zīmīgāk ir tā daļa, kur viss nesanāca. Apvienotie Arābu Emirāti un Omāna nepievienojās aliansei, lai gan viņiem ir līdzīgi drošības mērķi Irānas konflikta kontekstā. It kā, kāpēc gan ne? Saūdarābijas aizsardzības ministrijas paziņojums tomēr atstāja durvis atvērtas. Citāts. Durvis paliek atvērtas citām valstīm, lai pievienotos koalīcijas hartai pēc savu nacionālo procedūru pabeigšanas. Bet Omāna, kā zināms, jau no pirmajām kara dienām svārstās starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu, un nekādi nevar izvēlēties pusi. Atgādināšu, viņi sākumā bija kopā ar amerikāņiem, pēc tam mēģināja kaut ko sarunāt ar Irāņiem, tad Irāna tomēr uzbruka Omānai. Rezultātā tagad Omāna un Irāna tieši savā starpā mēģina vienoties par to, kas notiks ar Ormuza šaurumu. Savukārt apvienotie Arābu Emirāti īsteno savu naftas politiku un, kā atceraties, pat izstājās no OPEC un OPEC+, kur atgādina atbilst Saūdarābija. Kas attiecas uz Savienotajām valstīm, galveno Rijādas sabiedroto, tad Vašingtona pagaidām nav apstiprinājusi pievienošanos aliansē, lai gan tiek gaidīts, ka tas notiks.
Kāpēc vispār radās nepieciešamība izveidot šādu koalīciju? Iemesls ir jūras blokāde, ko Saūda-Arābijai 20. jūlijā noteica Jemenas husīti, kas izjauca naftas piegādes, kas tika novirzītas uz Sarkanās jūras reģionu pēc Hormuza šauruma slēgšanas. Turklāt tiek ziņots, ka Jemenas husīti plāno ieviest maksu par kuģu pārvietošanos caur Bāba-el-Mandeba šaurumu, tātad faktiski atkārtot to pašu kontrolas modeli, ko Irāna izmanto aliansē. Interesanti, ka tajā pašā dienā, kad Saūda-Arābija paziņoja par koalīcijas izveidi, Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis nosauca Reuters ziņojums par to, ka Pekina it kā plāno nosūtīt Irānai līdz 400 pārnēsājumiem zenīta raķešu kompleksiem par nepatiesiem un pilnīgi nepamatotiem. Lai gan līdz šim brīdim Ķīna vairākas dienas klusēja par šo jautājumu, pat pēc tam, kad šo tēmu komentēja Donalds Trumps, kurš teica, ja tas notiks, tas man, protams, būs negaidīti. Jo es noticēju Xi Jinpingam, ka viņš nekādā gadījumā, viņš man apsolījis, saka, ka nekādā gadījumā Irānai pats nepalīdzēs. Taču parādās militāra koalīcija, un Pekinā acīm redzot sāka saprast, kurā virzienā sāk pūst vējš, un tāpēc viņi saka, nē, tas viss ir meli. Tajā pašā laikā Irākas premjerministra pārstāvis paziņoja valsts medijiem, ka nav pierādījumu par Irākas teritorijas izmantošanu uzbrukumiem Saūda-Arābijai. Lai gan pati Saūda-Arābijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka dronu uzbrukumi kritiskai infrastruktūrai un Rijādai pagājušajā nedēļā tika veikti tieši no Irākas teritorijas. Kopumā, ja paskatās uz situāciju, tuvajos austrumos tuvojas kaut kas nozīmīgs, kas var būtiski mainīt situāciju. Kāpēc? Lieta tāda, ka nesen Sarkanās jūras rajonā notika kaut kas dīvains. Proti, Saūda-Arābija veido savu koalīciju. Acīm redzot, viņi visi cīnīsies pret husītiem. Teiksim tā, ar to domāta pretdarbība viņu rīcībai. Un tajā pašā laikā tankuģis ar Panamas karogu, Suezmakas klases, kas pārvadāja Krievijas naftu, nevarēja iziet cauri Bāba-el-Mandeba šaurumam un mainīja maršrutu, apbraucot apkārt Āfrikai. Tankuģis Sea Icon, kas tika uzkrauts Krievijas ostā Ustluga, 1. jūlijā devās ceļā uz Āziju ar vismaz 100 000 tonu naftas. Pēc tam, kad husīti izsludināja jūras blokādi pret Saūda-Arābiju, kuģu kustība caur Bāba-el-Mandeba šaurumu ir ievērojami samazinājusies, taču ķīniešu kuģus vai kuģus ar ķīniešu precēm husīti viegli palaiž cauri. Pat atsevišķi tika izdots nosacīts dokuments, kurā teikts, ka ķīniešus laiž cauri vispār bez problēmām. Taču ar kravu no Krievijas kaut kādu iemeslu dēļ atteica, lai gan Krievija it kā ir Irānas sabiedrotā. Un Irāna atbalsta husītus, un te kaut kas nesakrīt. Kopumā vesela virkne kuģu tagad maina savu maršrutu. Saskaņā ar Bloomberg datiem 6 Saūda-Arābijas naftas tankuģi atteicās šķērsot Bāba-el-Mandeba šaurumu un devās apkārt Āfrikai. Maršruts pagarinās vismaz par 2 nedēļām. Pati Saūda-Arābija paralēli novirz daļu naftas, kas paredzēta Āzijai no Sarkanās jūras ostas Janbu uz Ēģiptes Sidi Keriru vidusjūras piekastē, izstrādājot jaunu cenu noteikšanas mehānismu pircējiem, kuri ņems naftu. Ko tas nozīmē galvenajām pusēm? Saūda-Arābijai koalīcijas izveide no 14 valstīm ir mēģinājums institucionalizēt kuģošanas aizsardzību, neiesaistoties tiešā militārā sadursmē ar Irānu. Taču vienlaikus apvienoto Arābu Emirātu un Omānas neesamība aliansē, kā arī pagaidām vēl neapstiprinātā ASV dalība, parāda, ka reģionālās koalīcijas konsolidācija vēl nav pabeigta, taču atgādināšu, ka vēl pirms dažiem mēnešiem par konsolidāciju reģionā vispār nebija runas. Husītiem un viņus atbalstošiem Irānai pati blokāde jau sniedz izmērāmu efektu. Tā piespiež pat kuģus uzsvaru ar Krievijas naftu. Tātad krava, kurai nav nekāda sakara ar pašu konfliktu, turklāt vēl arī krava no sabiedrotā. Doties apkārt veselam kontinentam, kas pagarina maršrutus par nedēļām un palielina transporta izmaksas visiem jūras tirdzniecības dalībniekiem, ne tikai tiešajiem Teherānas pretiniekiem. Pasaules ekonomikai kopumā tas nozīmē naftas un gāzes loģistikas sadārdzināšanos uzreiz 2 galvenajos punktos – Ormūzes šaurumā un Bāba-el-Mandeba šaurumā vienlaicīgi. Tas arī izskaidro, kāpēc naftas cenas pēdējās nedēļās tik asi reaģē uz jebkurām ziņām par šo šaurumu stāvokli. Kas notiks tālāk?
Apskatīsim iespējamos scenārijus. Pirmais scenārijs. Šī koalīcija, kuras priekšgalā ir Saūda-Arābija, pakāpeniski paplašināsies pievienojoties jaunām valstīm, tostarp iespējams arī Amerikas Savienotajām valstīm. Tas pārvērtīs to par reālu jūras spēku atturēšanas mehānismu, kas attur husitus Sarkanajā jūrā. Ideja ir vienkārši izveidot šos spēkus un dot saprast, ka, ja jūs rīkosieties, pret jums rīkosies vismaz 14 valstis. Otrais scenārijs. Bez apvienoto Arābu Emirātu Omānas līdzdalības un ar nenoteiktu Vašingtonas nostāju, šī alianse var paiet drīzāk deklaratīvu struktūru, nevis reāls militārs spēks, kas spēj pat tiešām apturēt husītu uzbrukums. Trešais scenārijs. Pieaugot kuģu skaitam, kas spiesti apbraukt apkārt Āfrikai, ieskaitot pat Krievijas kravas, jūras naftas pārvadājuma izmaksas pasaulē turpinās pieaugt, neatkarīgi no sarunu iznākuma par pašu Irānu. Kāds ir rezultāts? Saūda-Arābija ir izveidojusi koalīciju no 14 valstīm, lai aizsargātu kuģošanu Sarkanajā jūrā no husītiem, taču bez Emirātiem, Omānas un pagaidām bez apstiprinātas ASV dalības. Paralēli jūras blokāde jau darbojas. Tankuģi ir spiesti apbraukt visu Āfrikas kontinentu, kas pagarina to ceļu par 2 nedēļām un vairāk. Veidojas situācija, kurā abi galvenie reģionālās tirdzniecības jūras mezgli, Hormuza šaurums un Babelmandeba šaurums, vienlaikus ir apdraudēti. Tas patiešām ir biedējošs murgs visai pasaules naftas un gāzes tirdzniecībai. No otras puses, tas piespiež reģionu valstis sākt rīkoties. Pirmais solis – Saūda-Arābija izveidoja koalīciju, un pastāv iespēja, ka agrāk vai vēlāk visam reģionam nāksies atrisināt Irānas problēmu vienreiz un uz visiem laikiem. Šeit es likšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospēriet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ar to viss, saudzējiet sevi. Visiem uz redzēšanos!